Šodien stāsts par to, kā man gāja ar miglas lukturiem, Discovery 3, jā, Land Roveram, kur jau viņi izņemt, tur nekas sarežģīts, 3 skrūvītes, tur nav jēgas tur neko rādīt, kā, ko tur izņemt. Jā, bet galvenais ir stāsts, kā man gāja, jā, tad šādi te izskatās oriģinālie manējie, kas bija virsū uz mašīnas miglas lukturi. Nu, vienkārši ķīselī viņi te visi, šito vienu pārdīja. Ja vēl stikliņš ir ok, tad pats reflektors izskatās šādi, jā, pēc vēmekļiem. Nu, miris vienkārši, jā. Vienmēr sakot, viņš ir miris. Starp citu, jā, kāpēc iespējams šādi te notiek, es ievēroju vienu lietu, ka cilvēki bieži mēdz kļūdīties ar lampiņām. Šīm te, principā, izskatās lampiņas identiski, tikai atšķirība ir tāda, ka vienā gadījumā lampiņa ir H11 55 vatu lampiņa, jā, šai te lampiņai ir jāiet iekšā šajā miglas lukturī, jā, un neko citu. Un tad pastāv variants arī H9 65 vatu lampiņa, jā. Viņu var iebāzt šajā lukturī. Stiprinājumi ir pilnīgi identiski. Nekādas atšķirības. Un līdz ar ko, kas notiek, jūs iedodat papildus vātus, piepīpēt šim te miglas lukturim, un vienkārši miglas lukturis izdeg. Jā. Tā kā dēļ tā, ka šīs te lampiņas ir identiskas, pieņem, ka, nu, stiprinājuma ziņā identiskas. Es pieņemu to, ka cilvēki bieži kļūdās un vienkārši 55 vatu vietā viņi ieliek 65 vatu lampiņu. Un tad notiek, nu, kaut kas šitāds. Otrs variants ir, ka tur tiek iekšā ūdens. Šī te, cik es zinu, ir slimība Discovery 3, Range Rover Sport arī tas pats, jo, nu, kad es pirku savējo Discovery, tad tur praktiski 95%, ko es braucu skatīties mašīnas, un es braucu daudz skatīties mašīnas, viņām visām bija miruši šie te miglas lukturi. Jā, bet nu labi, ne par to stāsts. Stāsts par to, kā es nojājos šiem te lukturiem. Tā. Labu gribēdams, jā. Stāsts ir par to, jā, ka vienmēr varbūt tomēr pērkam oriģinālu kaut tā lietotu, bet oriģinālu lukturi, jo man parādījās vajadzība un es sāku meklēt variants. Tad es uzgāju šādu te variantu, ja, aftermarket miglas lukturi, domāju, nu, man pirmkārt uzrunāja tas, ka šim te miglas lukturim ir marķējumi, marķējumi, ja, tiem Ķīnas mēsliem, kas tur eBayā un Alītī pārdodās, viņiem nevienam nebija šie te marķējumi virsū. Šis te mani uzrunāja, kā arī cena bija, cik nu bija, nu katrā ziņā viņus pusi lētāk šī cena bija šiem aftermarket lukturiem. Jā, šie te lukturi ļoti dārgi ir, jo oriģinālē tur maksā pie kaut kādiem 170–180 eiro par vienu lukturi, tad šie te aftermarket man izmaksājās pusi lētāk. Labu gribēdams, jā, šos tas lukturus es nopirku, un šie te lukturi man nostrādāja aptuveni pusstundu, jā, kamēr es mēģināju viņus tur pieregulēt. Un notika šāda te lieta. Redziet, stiprinājuma vietas izkusa, kā arī paša, ne lēca, bet stikliņš, jā. Nu, viņi grūti saukt pa stikliņu, jo šis viss musars no plasmas uzstāsīts ir. Izkusa stikliņš, izkusa lampiņas vietas. Pie tam viņa uzbūve ir no tā kā ķīniešu pakaļas izvilkta, jā. Regulācijas skrūva, paskatieties, kā viņa staigā. Viņa nekādā veidā nefiksējās. Vienu vārdu sakot, pilnīgākais musars. Šam te otram tas pats stāsts. Šim trakāk lampiņas vieta, jā. Es vienkārši šos lukturus nevarēju noregulēt, jo viņi man tur viss stars aizgāja dirsā. Sākā kūst ārā šis te pats reflektors arī. Jā, no iekšas var redzēt. Vienvārds sakot, pilnīgs musars. Sakontaktējos ar tādu saitu kā lrparts.net.com laikam bija, jā.
Protams, viņi man pa mudaku uzskatīja. Prasīja man šasīs numuru mašīnas, aizsūtījiem šasīs numuru, viss kārtībā. Vēl viena lieta bija, labi, to pēc tam. Aizsūtīju šasīs numuru, saku, visi stiprinājumi oriģinālē, nekas nav pārtaisīts. Viņi vienkārši sākumā domāja, ka es priekš nepareizās mašīnas pasūtīju, bet nē, viss tur kārtībā. Tad viņi pateica, ka es nepareizo lampiņu ielicis, protams, viņi man nahren pasūtīja, un, karoči, es viņus to arī nahren pasūtīju. Bet bija viena lieta, kas arī bija, teiksim tā, kā defekts kreisajā pusē lukturim, tas, kas atrodas ne kreisajā, bet labajā pusē. Tās lukturis, kuras atrodas labajā pusē, pats stars bija otrādāk. Uz to viņi man piekrita, ka šis te musars ir, teiksim, bojāts, defektīvs. Viņi man piedāvāja atsūtīt jaunu, labo miglas lukturi, uz ko es, protams, ka piekritu. Nebija domājis, ka tik sodīgi būs. Atsūtīja viņi man jaunu labo lukturi, kurš arī bija ar otrādu staru. Stars nevis skatījās zemes, bet stars skatījās debesīs. Karoči, tas viss man vilkās 2 nedēļu garumā. Tagad es viņiem rakstu, viņi man neatbild. Protams, ka es naudu esmu padirsis. Lukturs ir pilnīgs mēsls. Varētu teikt, ka plasmas sūdu esmu nopircis tā kā, forši, 150 eiro pa mīnusiem, rēķina visas nodokļus, ko es samaksāju, muitas, bla, bla, bla. Esmu nopircis plasmas gabals, kas kūst pēc pusstundas. Un tad es nopirku attiecīgi šādus te oriģinālos lietotus lukturus. Neteiksim labā, bet pieņemamā stāvoklī, Oriģinālajiem lukturiem tad nāk īsts stikls priekšā, un aizmugurē viņam ir, nav ne plasmasas, bet metāla korpus, līdz ar to kaut kādas kūšanas problēmas atkrīt. Un tad šī te stāsta morāla ir tāda, ka nekad nepērciet aftermarket kaut kādas lietas, varbūt šādas te lukturus, Zinu, ka viņi ir daudzreiz lētāki, bet, varbūt mans gadījums ir izņēmums, bet, principā, esmu padirsis naudu un iegūst absolūti neko neesmu. Tā kā varbūt labāk tomēr ir iegādāties lietotu oriģinālu kaut vai, un no tā būs lielāka jēga nekā pirkt šādus te musarus. Kā arī pati uzbūva lukturim. Redzēt, šī skrūve nestaigā, nekas neļurkājās, viss ir labi kvalitatīvi uztaisīts. Savukārt šajā gadījumā, regulācija, kā lai šādu sūdu noregulē lukturē, viņam pat nav nekāda sadurs, viņš tur brauks pa bedrēm, tas lukturs jau uzreiz pa bedrēm izregulējās. Šim te saitam arī sūtīja, es teicu, kāds iespējams, kad es nevaru šos te lukturus, viņam nav iespēja īsti pat iedzīgi viņus saregulēt, uz ko viņi man atbildēja, ka visiem viss ir labi, es esmu vienīgais, kuram nekas nav labi. Forši, paldies. Kaut kā tā, Ņemiet vērā, nepērciet īpaši no šī te saita miglas lukturus, vismaz točna, nezinu kā citām detaļām, bet miglas lukturus viennozīmīgi nepērciet. Būs iepisiens.